hei, man draudzene iet pie cita trenera un viņai ir rezultāti, bet es tā kā eju un it kā visu daru, bet nav rezultātu. Domāju, ka neviens jau manis parkā nenāks. Uikā nāk. Pat ja negribēsies kļūt par treneri, es jau kursa laikā sapratu, ka šīs zināšanas ir jāzina pilnīgi katram iedzīvotājiem. Klausies, kā būtu, ja es atvērtu studiju? Esiet sveicināti. Šoreiz parunāsim par drosmi pamēģināt un beigās iespējams par tādu kā kārtīgu tauriņu vēzienu. Divas treneris šodien ciemos pie manis, Linda Lūķa un Olga Fišere. Labdien! Par to tauriņu vēzienu. Es tā, jūsu stāstiem nedaudz iepazīstoties, tu saproti to, ka tu pats nolēmi kaut ko jaunu pamēģināt, saproti, ka tas tev patīk, tu tāds tajā darboties, un tad beigās jau tā kā tas, vai tauriņu vēziens vai sniegbumbas efekts sauc to kā gribi, ka tas beigās iedvesmo citus cilvēkus. Jā, varbūt pastāstīt savu stāstu, kā tu teici, abi divi svaigie gurķīši, treneri arodā. Es sāku? Jā, droši. Pa lielos vilcienos man ļoti ilgi likās, ka esmu iztērējis 5 gadus lieki, izvēloties neīsto profesiju. Man ir maģistra farmācijā, man gāja ļoti grūti, jo tas apjoms, kas tev bija jāmācās, bija nenormāli liels, bet tu domā, ja jau tu sāki, tad jau to jāpabeidz. Tu pabeidz, tu sāc strādāt, tu audz pa karjeras kāpnītēm, tu tiec līdz galam, saproti, bet hei, tas nav manējais. Bet farmācija tāda nav, tu taču tā saka. jā, bet ne mums. Un galā daudz naudu ir iztērēt mācībās. Kaut kas ir acis tā kā strādājot. Bet tad, kad tu saproti, ka tas nav tavs, tev vienīgais, kas atliek, ir vienkārši mainīt savu dzīvesveidu, teiksim tā. Un par cik sports nav bijis nekad svešs, tad par laimes dzīvē salikās tā, ka deva iespēju atrast sevi, gadu biju bezdarbnieks, meklēju sevi, un tad kaut kā īstenībā es sen gribēju iestāties sporta izglītības aģentūrā, ja pameklēju Instagram sarakstī, tur kaut kad iepriekš es biju rakstījusi. Un tad tas bija piekdienas vakars, kad es sēžu un saprotu, ka ir jau 11 vakarā, bet man Agnijas uzrakstīt, ka hei, es vēl varu pieteikties. Un tad es sēdēju un draugs man saka, pieraksties. Mazums patiks. Tad man likās, labi, es tā kā apvienošu šo ego, ka ja es tik ļoti gribēju izmācīties par treneri, bet es nekad netrenēšu, tas jau no manis ir cilvēkiem strādāt, es negribu. Un tad beigās pieteicos un kaut kā esmu šeit. Un es tikko tieši stāstīju, ka es nekad negribēju trenēt grupas. Beigās, sveiki, esmu grupa trenera Olga. Droši nāciet ar manas treniņiem. Tā. Bet kur tā vilkme? Tā kā negribu strādāt ar cilvēkiem, vēl grupas negrib trenēt, bet tomēr tas trenera darbs vai zināšanas interesē. Visticamāk ir tā, ka, ja tu pats esi introverts, pie tevis pievalkās ekstraverti cilvēki, un tad jums tā miedarbība, ka tu kā introverts viņus saproti, un viņi saprot tevi. Un jums tas cilvēciskais mačs, ka jums tās enerģijas sadarbojās tā, ka tu saproti, ko viņš tajā treniņā grib. Un es tā kā saprotu, ko viņi grib no manis. Līdz ar to tas darbs, ka tev tik ļoti negribējās būt ar cilvēkiem, beigās, ņemot vērā jūsu raksturus, ir tieši tas ideālais vidusceļš, kur tu jūties tā ir mana vieta. Linda, tev nedaudz ilgāka pieredze par treneru strādājot, bet nedaudz, vai ne? Bet tev arī kas bija tas tavs impulss? Patiesībā, laikam, mans stāsts ir diezgan līdzīgs Olgas stāstam. Ar sportu tur arī jau kopš bērnības, un kaut kur 11 gadu vecumā es sāku staigāt uz sporta zāli, jo īsti neviens tāds atsevišķs sporta veids vairs nepatika, un es nevarēju saprast, ko es gribu darīt. Un tad loģiski tas vidējais ceļš būs tā sporta zāle, kur tu vari pamēģināt visu kaut ko. Tā es arī sporta zālē paliku. Un man liekas, ka es vēl tikko paskatījos e-pastos. Pirmo e-pastu sporta izglītības aģentūrai es sūtīju 2019. gadā ar jautājumiem un vēlmi pieteikties, bet es ļoti labi atceros vēl tagad tajā darba vietā, kur es strādāju. Man bija viens kolēģis, kurš arī paralēli bija fitness treneris ar profesionālo backgroundu sportā. Un viņš man toreiz pateica tādu, man ilgi tā frāze iesēdās, kad neviens tev neuztvers nopietni, ja tev nav profesionālā karjera sportā. Un es toreiz to ļoti nopietni uztvēru, un es arī neaizgāju mācīties. Un tu pagāja vēl pāris gadi, un es skatos, viens parasts cilvēks pabeidz sporta izglītības aģentūru, otrs, trešais, visi kļūst par treneriem, un kāpēc es nevaru? Kāpēc man tās frāzes toreiz tā iesēdās prātā, kad es tā arī neaizgāju? Un tad, 22. gadā es uzrakstīju un es aizgāju. Un tā es arī nonācu tagad tur, kur es esmu, un es esmu ļoti priecīga, ka es pieņemu to lēmumu.
Tu esi saticis to cilvēku, kas tā teica, vai ne? Īstenībā neesmu. Man pat nav nejausmas, ko viņš dara, bet es to neuztveru tā, ka es kaut ko palaidu garām. Es pieņemu, ka vienkārši viss notiek tad, kad tam ir jānotiek. Labi, bet vai jūs esat izjutuši tagadējā darbā to, ka ir kaut kāda sabiedrības daļa, kas saka, ka tu neesi bijusi profesionāli tenisisti vai volejbolisti, tur tev nav background, ja, ko tu man vari iemācīt, vai ir tāda sajūta, vai tomēr cilvēks nāk kā pie vēstneša, viņš jau ir apņēmies kaut ko darīt, un viņš saprot, ka viņam vienkārši vajag to vienu cilvēku, kas tev pasaka, ko darīt un kā darīt. Koks ar diviem galiem. Man ir tieši gluži pretēji, kad saskāros to, ka nepazīstamie cilvēki, viņi tev kā uzticās. Bet tie, kas varbūt tev pazīstami, kas tevi mudināja ej un dari, bet tie, kas ir šajā nozarē, tie pēkšņi skatās tev šķīvi, jo tu redz tevī konkurentu. Man ir vairāk tā. Nē, es neesmu izjutusi vispār, kad kāds pieprasītu kaut kādu to profesionālo sportistu backgroundu, jo tas, ko, man liekas, arī Olga, ar ko mēs nodarbojamies, pamatā šobrīd ir pilates, un tas ir tāds veselības sports vairāk, kas ir vajadzīgs pilnīgi katram parastajam cilvēkam, ofisa darbiniekam un tā, tāpēc neesmu saskārusies. Ja labi par mācību procesu, piemēram, tur kaut kāds 3., 4. mēnesis, jums atceraties to laiku, tas bija tāds izaicinājumiem pilns, ka tu vairāk fokusējies uz to, kas ir jāizmācās, kas ir jāizlasa, kur kaut kāda praksa un tā tālāk, vai tomēr bija jau tas fokus, mērķis, ko es gribu darīt. Katrai tas šai ziņā stāsts noteikti citādāks, ka tu vēl pēc tam tausties, tu certifikātu dabū, tagad ko darīt, kādu virzienu? Jā, es zināju, ka es gribu pilotus. Man jau bija pieteikums, kad es sāku mācīties šeit, man jau pārēlā bija pieteikums nākamajā iestādē, jo, īstenībā arī man šķiet, ka mēs nemaz nevaram vadīt pilotus, ja mums nav kategorija. Tā oficiāli. Līdz ar to tas ir roku rokā. Un par cik man bija skaidrs par pilotēm, tad vienkārši... Tas ir kaut kāds sociālā medija iespējas. Ieraudzīja pilotis, baigi populāri vai kas, no kurienes? Nē, bet tas pēdējā laikā tāds trends palicis. Tas visvairāk kaitina, ka tu tiešām ej un dari nopietni. Cilvēkiem liekas, ka pilotis tiem paklājiņiem pastaipīties ir ļoti moderni, pēc tam padzert savu kafīņu kaut kur un tā. Bet īstenībā tas ir reāls smags darbs. Un tad, kad tas cilvēks atnāk uz to treniņu un izjūt to, ka, te nav tāda pastaipīšanās, paplātīšanās un bildi ielikšana Instagramā, tad ir bišķiņ cits skats šo visu sporta veidu. Tad droši vien līdzīgi. Jā, es pilnīgi piekrītu tam par to trendu, bet man nebija nejausmas, ko es darīšu pēc sporta izglītības aģentūras. Es zināju, ka es gribēju būt trenerē, es kaut kā netīšām nonācu pilotēs pavisam īstenībā. Un tad man mainījās pilnībā visi uzskati par to, kā es gribu darīt un ko es gribu darīt. Un kādi ir tie uzskati? Mainās stereotipi vai kā jūs novērtat par pilotēm kā tādām? Kādam tas joprojām varbūt ir trends, ja? Jā. Kādam jā? Lielākajai daļai, manuprāt, tas ir trends vēl joprojām. Tie, kas nav nākuši. Tie vairāk skatītāji, jā. Jo arī īstenībā, cik es pat esmu pētījis, YouTube, TikTokā, kas tagad ir modernijā, kur tu skaties tās pilotas, ko influenceri to parāda. Mums tur ir ko teikt, teiksim tā, bet tad, kad tu mācies padziļinātāk, tev palabo katru tavu kļūdu, tu saproti, ka nav viss tik elementāri, un katra tā elementārā kustība, ko tu redzi tajā video, patiesībā ir nenormāli smaga, tad loģiski, ka tas cilvēks, kurš uzskata, ka tas ir trends un atnāk un pamēģina, saprot, ka tas nav elementāri. Labi, bet zinot to, cik viegli tagad ir parkā sasaukt, es nezinu, pieļauju, ja es tagad uztaisītu, ka es pasaku, es izgāju kursu, pilašu, ja, un tā tālāk. Un es uztaisu dāmām treniņu. Es pieļauju, ka kādu varbūt uzķertos un atnāk tiešām. Un es tur varu, vienkārši, tas, ka šodien tu to vari izdarīt parkā, pilnīgi tā kā hop, un cilvēki atnāk. Kāds atnāk, jā, vai jūs novērojat, ka ir šādi influenceri, kas vienkārši, labi, ja viņš pats nodarbojas to, un viņš pats jau ir uzkrājis kaut kādas bez certifikātu, bet kaut kādas zināšanas, teorijā viņam šķiet, es jau varu uztaisīt. Vai kaut kas tāds notiek? Esat novērojuši, ka cilvēki jau savos burbuļos taisa paši savus treniņus? Man liekas, cilvēkiem pašiem ir jāsaprot un jāspēj ieslēgt to savu kritisko domāšanu. Vienmēr pievilksies arī gan pie tiem pašiem influenceriem, pat ja viņam nav nekādas zināšanas vai kaut kāda background, viņš samācījies YouTube, tāpat pievilksies cilvēki. Ja? Arī pie mums ar Olgu pievilkās konkrētas cilvēku grupas, kas nāk pie mums,
tieši mācīties. Un es domāju, ka tādiem vienmēr atradīsies, nekas, ka viņam nav backgrounds. Bet ar laiku iespējams tie cilvēki vienkārši redzēs, hei, man draudzene iet pie cita trenera un viņai ir rezultāti, bet es tā kā eju un it kā visu daru, bet nav rezultātu varbūt vai nejūtos labāk vai kaut kā tā varbūt tas tad arī kaut kādā brīdī parādīsies tas un varbūt tas tomēr jāpameklē kāds cits treneris. Bet tā, es domāju, ka vienmēr atradīsies kāds, kas ies. Bet Latvijā, man liekas, nav arī tik izteikti, ka cilvēki baigi nezinot, baigi iet un māca pilates tieši. Jā, par cik mums ir pieejams tās skolas arī, kur iet tālāk. Tu saproti, ka īsti tu nevari uzņemties tā atbildību, jo galā tas veselības sports. Jā. Un to ar tām pašām pilotēm nepareiz darot, tu vari to cilvēku sačkarēt. Bet mūsu mērķis nav viņu salauzt, bet viņu tā kā salabot. Okay, man cik daudz nav dzirdēts, ka ar fizisko aktivitāti un ar sportu jūs mazāk uzturēsiet farmācijas biznesu. Man liekas, tavs stāsts ir no farmācijas aiziet pie sporta. Protams, farmācija ir ļoti svarīga arī sportā, tajā pašā sporta medicīna. Tā ir neatņemama sastāvdaļa, bet kā tu novēro to, ka cilvēki kļūst aktīvāki, vai tas ir tai savā burbulī, kurā mēs dzīvojam, ka mēs savā draugu lokā, savā Instagram, savā sociālajā mediju visu. Tu jau vairāk vai mazāk redzi to sportu, bet tā kā tev parāda Eiropas Savienības datus, ka mēs tur daudzamies pa lejasgalu tālu. Es tieši gribētu teikt, ka tajā sabiedrības pulkā, lokā, kur mēs esam, mums jau tā vide pievelkās. Mēs redzam pa lielam tikai tos, kas to dara. Bet ja mēs noņemam tās mūsu brilles uz mūsu fokusu un paskatāmies apkārt, cilvēkiem vēl joprojām ir supermoderni uzķerties uz farmācijas brīnumu, tabletēm, špricītēm, kas tev palīdzēs sevi savest kārtībā. Tas iet roku rokā. Bet tā realitātē man šķiet, paņemam to pašu Latviju, cilvēkus, kas šeit reāli sporto, nevis aiziet tur vienreiz uz kaut kur paskriet, bet tiešām iet un dara, jebkurš sporta veids, tās pašas pilots vai sporta zāle. Nenormāli mazs procents. Bet tā, kad viņiem ir slikti, kas tev labāk, tu neiesi vingrot sevi uzlabot, aizies uz aptieku, nopirkt kaut ko precāpju. Man šķiet, tas iet roku rokā. Tā kā ne roku rokā, bet tie biznesa abi iet uz priekšu. Labi, bet novērojumi, aiziet pie ģimenes dakteris. Viņam var tev pateikt, kādas zāles vai kas tur pa vainu. Varbūt mazāk tev pateiks, ej vingrot, cik reizes dienā tu kaut vai tur noiet tos pašus soļus, vai nūjo, vai vienalga, ko dari. Pēdējā laikā ārsti iesaka vingrot, bet man negribas vienkārši tā skaļi žaļot, bet tas ir biznes. Man liekas, jaunās paudzes ārsti vairāk uz šo fokusējās ar vingrošanu, kad kustība tev tomēr palīdz. Arī ne tikai zāles. Noraksturojot savu ikdienu, tagad tieši šajā sporta lauciņā, ko Sporta izglītības aģentūra ir devusi, tu teici parkos, jā, arī es gatavu ārā un iekšā veidot treniņus. Jā, pastāstīju par šo. Un klubs vērsies vaļā, ja kaut kur? Studija. Jā, teiksim tā. Mans tas domgājiens bija tāds, ka es ļoti gribēju sākt, jo sanāk tikai tiem, kas dara. Lai tu mācētu, tev ir jāpraktizē. Tas, ka tu izmācies vienā vietā, tas viss ir forši, bet, lai tev tā zināšanas nosēstos, to jāpraktizē. Es ļoti gribēju iet konkrētā studijā Rīgā strādāt. Tad es aizgāju tur parunāt. Sapratu, ka nebūs. Savu iemeslu dēļ nebūs. Iet uz lielu sporta zāli es negribēju. Tas bija tāds mans spīts. Kas man atlika? Nāk vasara, iešu ārā. Domāju, ka neviens no manas parkā nenāks. Kā nāk? Un paldies Dievam, bet cilvēki nāk, jo viņi jau nāk pat nevis uz tiem apstākļiem, bet pie tevis kā pie cilvēka. Tāpēc es neredzu arī jēgu konkurencei, jo pie mums pie katra pievēlkās savs klients. Beigās par to studiju, kā tas vispār viss tapa, tā bija tāda mana, angliski sakot, delulu ideja. Un mēs arī braucām kā reiz, kas bija kārtējies piekdienas vakars, man laikam, kā atverās čakartajās vakaros. Un es braucu un es draugam saku, klausies, kā būtu, ja es atvērtu studiju. Un viņš man saka, davai, daram tā. Tu man izstāsti, kā tu to redzi. Pilnīgi visu savu plānu, kā tas izskatās vizuāli, kādi cilvēki nāk, ko tu tur dari. Ja man patiks tā ideja, esmu gatavs tā kā tev atbalstīt visos veidos. Un man saprot, ka man nekāda ideja nav. Un tā kā es vienkārši gribētu. Tad es sāku vienkārši, kas man nāk ārā, viņam teikt, ka es gribētu tā, ka spoguļi tādi, tur krāsa ir tāda, cilvēki nāktu tādi, treniņi būtu tik bieži, tā. Stāstīju. Un viņš man saka, meklējam telpas. Tajā brīdī man acis pavaros, kas tas tikko notika. Beigās likās, parunāsim, to arī viss beidzās. Beigās paiet nedēļa otra, un man ir zvans. Un iznāc ārā no mašīnas, pasties 3. stāvu, redz to telpu, saka, jāredz, tur būs studija.
kas tikko notika, likās kāds brīnums. Beigās to telpu nesalikās, bet tā bija jābūt. Un kaut kā mistiski man sāk nākt kārtējā piekdienas dienā, jau sludinājumi ar vienkārši office telpām, kas Rīgā pieejami. Un beigās, tā viena telpa bija riktīgs, un tad es sapratu, ka, laikam, tas bija vislielākais mans risks, ka tu neaizēji uz to klubu, vai tu neaizēji uz to zāli, tur, kur tev kaut kas nepatīk. Tu esi ar mieru vadīt tur, kur nav varbūt tie izcilākie apstākļi, jo būsim reāli parkā, ir smiltis vējš, nevienmēr ir saules spīd un laiks ir izcils, duša nav. Pa lielam ir grūti, pašam cilvēkam grūti. Un laikam bija vērts noriskēt, pastrādāt to bišķiņu posmu un ne savos komfortākajos apstākļos, jo kaut kā kosmosā bija salicies tā, ka tā telpa tulīt būs. Un beigās, brīnums notika, un pēc mēneša viss būs gatavs. Par tavu stāstu? Man stāstu. Es strādāju Āgenskalnā, es strādāju studijā, veselības sporta stacijā. Un patiesībā es strādāju pie savas pasniedzējas, pie kuras es mācījos pilots. Viņa man uzaicināja uz savu studiju pēc tam strādāt. Un tā es tur šobrīd arī darbojos. Un vispār man ir 2 citi darbi arī vēl. Es neesmu tikai trenere, es ļoti daudz laika pavadu pie datora. Tā kā, bet es visu apmēram ļoti sfēru vai virzienu, tas ir office darbs, Tas ir mājas darbs, strādāju no mājām, no jebkuras vietas, kuru vēlos. Jo tev sports arī ir kā gan trenēšana, arī kā izraušanās. Es ar mājaslapām nodarbojos, mājaslapu administrēšanu un tā satura likšanu kopā. Varbūt tas paturēs šajā kontakts reiz, Bet tas pats sākums, ka tu tur izmācījusies, tu jau minēji to, ka tev ir mazliet tāda pietāta, nezinu, kā būs, kā es tagad, pats sev uzticēties, pateikt, es esmu treneri, Tas laiks, kad tu sāc, ka viens klients, jau otrs, trešais, kad tu jūti, ka tā uzticība sākās un tu platī izvērš plecs un saproti, es ticēšu sev. Tas ir pateicoties klientiem. Tas ir pateicoties tas pirmais klients, tas otrais klients, tās pirmās atsauksmes, ka tas kāds no tiem klientiem atgriežās konstanti. Un tad es, piemēram, aizbraucu atvaļinājumā, man nāk ziņas, man tik žēl, ka šodien nenotiek treniņš, es nevaru sagaidīt nākošo treniņu. Un, pateicoties klientiem, īstenībā tu audz arī pārliecībā par sevi. Loģiski, tu turpini mācīties, kā mēs runājam, tā ir mūža izglītība. Nepietiek ar vieniem kursiem, nepietiks ar C kategorijas kursiem, tikai tā ir perfekta bāze, lai tu saprastu pirmkārt, vai tu gribi būt treneris, vai tu vari būt treneris, un apmēram saprast to novirzienu, kur tu gribi iet tālāk. Jo tas, ko es uzskatīju, ka es būšu privātā trenere fitnesa sporta zālē, uz brīvajiem svariem, uz trenažieriem, arī nekad nedomāju, ka man patiks vispār vadīt grupu treniņus. Tas vispār nebija mans. Es arī neesmu. Es esmu tāds diezgan introverts cilvēks, 6 gadus nosēdējis priekšā datoram no Covid laikiem, un es aizgāju mācīties pilates. Un man pilnībā pamainījās vispār mans virziens, domas par treniņiem, par spēka treniņiem. Man vēl joprojām patīk spēka treniņi, bet es uzskatu, ka mūsdienu cilvēkam primāri ir vajadzīgs pilates. Un tikai tad, kad ir bāze, tad mēs domājam par spēka treniņiem. Tā kā arī pilnībā nomainījās. Ja man kāds būtu pateicis pirms gada, kad es vadīšu grupu nodarbības, ka es vispār vadīšu pilates, kur īsti spēka treniņi. Man ir pilates ar spēka treniņu novirzienu, tā kā ar spēka elementiem, pareizāk sakot, bet es teiktu, nē, tā neesmu es. Kā saņemt to drosmi rokās? Tev ir skaidrs, tev vajag piekdienu, tad tur viss izdosies tālāk. Bet, kaut vai uzsākt mācības, varbūt arī tu nevēlies gluži iet to profesionālo ceļu, kādu mācīt un trenēt, bet ka tu pats varbūt gribi izglītoties, saprast, kāpēc man tur, nezinu, pie viena, pie otra, pie trešā trenera redzēja, jūt, ka nav, beigās pats gribi iet to ceļu un izprast sevi varbūt vairāk. Tas, laikam, ir vispareizākais, jo jebkura pašizaugsme ir tikai plus tev. Bet, ja iestāsies tīri priekš sevis, kur mēs esam izcili piemēri, kur tas beigās nav priekš sevis, bet tu jau pats sev nodrošini primāri korektu treniņu plānu, nevis noskatītu internetā, vai kādu, kas ir kādam, jo katram nedara viens un tas pats. Mākslīgais intelekts perfekti uztais, ko tu gribi. Es gribu pusmaratonu noskriet, viņš tev pa dienām sarakst, ko ēst, ko darīt. Jā, bet
drīkst uzticēties viņam. Es jau tā kā smējos vairāk, jā. Jā, bet ir cilvēki, kas to reāli izmanto. Tas ir tas bēdīgākais, ka tās šajā visā sportā tieši, jo... Bet viņš uzrakstīja kilograms, cik svara augums, viss. Labi, iesāk domāt, ka mēs pieļāvām kļūdu mācoties. Bet, jebkura pašizaugsme, protams, ka tikai plus tev, un, ja tu māki, pieņemsim man, es arī, tā kā gāju uz zāli ļoti daudz, un likās, ka visu zinu, pie treneriem ir iets dažādiem. Bija pat viens, kurš man izglītoja, kas īstenībā bija spēriens, izglītoja tik ļoti, ka katra treniņa laikā, noteikti treniņš, viņš man rāda uzdevumu un jautā, kurš muskulis šobrīd strādā, un tu bez zināšanām jau zini, ka šeit ieslēdzās ratus, ja? Un tas tajā brīdī likās, wow, forši kosmos, ja? Kad, vispār treneris tā trenē. Bet, ja tev nav tā bāze, kā salikt sev treniņu procesus to pašu gadu, kas bija riebīgākais šajā tieši iestādē mācoties, tas gala darbs, tikai izurbjoties tam visam cauri, tu tiešām vari korekti pats sev salikt to izaugsmi, jo sasniegt mērķi ir īstenībā elementāri, viņu noturēt, un tā jau ir klase. Un šeit tev tieši iedod to iespēju tā kā noturēt to savu rezultātu un augt tālāk. Nevis tā kā sasniegt, atkal atkrist atpakaļ, atkal ieiet rezultātā un atkal iet atpakaļ. Man liekas, ka tā. Finalizējot sarunu par tauriņa efektu atgriezīsimies. Vai jūs jūtat, ka esat arī tādi kā vēstneši, kas turpina izplatīt to ticību, ka es arī varu? Mīlestība pret sportu jau kā tāda, ja nāk pie jums klienti, tā jau ir, ko jūs izplatāt. Bet jā, jautājums, kā nodot tālāk, tā kā vēl cilvēkiem iedrošināt to, ka jūs varbūt nebūsiet treneri, bet šī zināšanas jums noderēs. Šķiet, ka tāds visideālākais, ko varētu pateikt šobrīd, ir, ka īstais laiks ir vakar. Nevelc garumā to, ko tu vari izdarīt sev par labu primāri, un ja tu pats to vari, kāpēc tu nenodot to pēc tam tālāk. Vienkārši ej un dari. Un negaidi to īsto laiku, īsto brīdi, tāds nekad nepienāk. Gaidi piekdienu. Jā. Jā. Ja ir tāda doma ienākusi prātā, tad tā doma tevi nepamatīs, kamēr tu nepamēģināsi. Man tā bija. Olgai tā bija 3 gadi, 4 gadi bija jāgaida, un es to varēju izdarīt ātrāk. Iespējams, viss būtu noticis vēl savādāk, ja es to būtu sākus darīt ātrāk. Bet ja tā doma jau ir ienākusi prātā, tad ej un dari, jo pat ja negribēsies kļūt par treneri, es jau kursa laikā sapratu, ka šīs zināšanas ir jāzina pilnīgi katram iedzīvotājiem. Tas ir par mūsu pamatu veselību, par mūsu pamatu uzbūvu vispār, kā mēs funkcionējam kā cilvēki. Un tur tiešām cilvēki varbūt dzīvot un mainīt savus dzīvesveidu, ja viņi zinātu tieši tos pašus pamatus. Ko pārsteidzošā kārtā ļoti daudz nezinu. Un arī mēs droši vien daudz ko nezinājām, pirms mēs aizgājām mācīties. Tā kā jāiet un jādara. Labi, tagad jūs drīkst par mani teikt, ko jūs gribat, bet es būšu laikam tajā stereotipā. Manā sporta burbulī vai manā pasaulē es neesmu līdz pilotēm nokļūst. Džeki, es pieļauju, ka daudz nav, bet jūs man varat apgāzt un pateikt, zini, vecīt, atnāc, mēs tev vienkārši nomocīsim tā, ka tu mēli izkārs knapi piecelsies noteikti. Es zinu, ka jūs aerobikā bija uz treniņš, kad basketbola jaunībā spēlējām, uz treneris aizsūtīja pie sievas, un tad mēs tur rāpodam no tās zāles nācām ārā. Pilotus un vīrieši, cik daudz tur tas ir populāri, nepopulāri? Kautrējās ir mazāk, bet mums, piemēram, duo nodarbības, kur nāk divatā, sievas velka vīrus līdzi, un tad tie vīri turpina nākt, un viņiem ir grūti, citreiz viņiem ir grūtāk kā sievām, bet ja viņi atnāk vienreiz, un viņi pēc tam labprātīgi nāk, un tas palīdz. Mans draugs arī ir viens no upuriem, piemēram, ka viņam arī nākās dažreiz pavingrot un tā, un nav tas viegli vīriešiem, jā. Nepietiek ar lieliem muskuļiem, tas ir pavisam kaut kas cits. Problēma tajā, ka tas ir iedomāts mistiski, ka tas ir sievietēm. Jā. Bet ķermenis, Tas jau nav iedomāts, tu vienkārši skaties, ka te ir trendā, pārsvarā jau sievietes publicē. Es nezinu, ko teikt. Mani draugi pēkšņi sākt likt fotogrāfijas no pilotē. Gribās tos lielos muskuļus, bet arī starp tiem lieliem muskuļiem jums vajag tā bāzīte. Jā. Bāzītes nav daudziem, ļoti daudziem nav, vai ne? Jā. Mēs varam pārbaudīt. To pēc tam, kad izslēgsim kameras. Paldies, ka atnācāt uz šo sarunu, un es ceru, ka iedvesmojāt arī tādus, kas tā kā domā, vai gaidīt piekdienu,
vai ne? Vai spērt nav jaunu soli savā izglītībā un tā tālāk. Piektdienās, tā kā es domāju, ka tas ir... Kā mēs noreklamējām piekdienu. Vienkārši super. Es ceru, ka šo epizodu arī publicēs piekdienu. Forši jums dienu. Paldies. Paldies.